Kabīne sevišķi ne ar ko neatšķirās arī no jaunākā brāļa. Ir tāpatās, par ērtuma lietām runājot. Tātad šeit gan nav leduskapis, bet ir vienkārši māsu novieta. Gaišāks salons, nav attiecīgi melnie griesti. Arī panelis ir gaišāks, bet attiecībā no vadības, pogām vadības svirām, te ir vairāk vai mazāk precīzi tas pats. Arī IntelliView ekrāns. Stūri var regulēt, no katrā ziņā visu var ņemt un pieregulēt, kā tev gribās. Arī ir kondicionieris, arī ir radio. Redzam, kad salons ir, jā, viņš ir kopts, tīrs, sakārtots, tā kā nav tā, kad iegādāsieties un būs tāds sajūta, ka vajag riktīgi smērēties. Ja? Es domāju, ka rācija komplektā nenāks, ja? Bet katrā ziņā var jau būt, kad arī varat vienoties, kad arī jums pārdod komplektā rāciju. Arī ļoti svarīgs aprīkojums uz kombaina ir saspiests gaiss, jeb kompresors, ar kuru palīdzību ir iespējams pēc tam ņemt un ar saspiestu gaisu ņemt un iztīrīt visādus sīkumus, kas ir nepieciešami ikdienā, un šajā gadījumā arī šim kombainam tāds ir. 2017. gadā LED lampas laikam bija vai nu ļoti dārga papildus aprīkojuma sastāvdaļa, vai varbūt viņas vispār vēl pat nebija, bet katrā ziņā 2017. gada kombainam LED lampas nav, ir diožu. New Holland CR 9.90 2017. gada par 250 000 eiro.